Jūsu priekšā vispožākā debesskrāpja pilsēta Kostablankas piekrastē, Benidorma. Pirms 60 gadiem šis bija zvejnieku ciems. Šodien Benidormā ir augstākā viesnīca Eiropā. Augstāk vērtētās pludmales ar smalkām smiltīm, silts, dzidrs vidusjūras ūdens un unikāla panorāma, kuras dēļ to salīdzina ar Miami. Darāmā te noteikti netrūks. Ir ūdens sports, atrakciju un dzīvnieku parki. Pilsēta piesaista gan ģimenes, gan piedzīvojumu meklētājus. Benidorma ir kurorta pilsēta, kur var nopirkt dzīvokli ar elpu, aizraujošu skatu uz jūru vai par to pašu cenu veselu villu 5 minūšu braucienā no pludmales. Kalni to ieskauj no visām pusēm un aiztur vēju un mākoņus. Tāpēc iedzīvotājiem ir vismazāk lietainu dienu visā reģionā. Augstāk kalnā vēl viens Esphausas birojs atrodas Vildu rajonā. Zīme, ka uzņēmums šeit jau uzcēlis vairāk nekā 90 villas. Vēl 40 villu projekti top. Pašā augšā zem kalniem graznās villas jau sen atradušas saimniekus. Gaidījām apbrīnot šos projektus tikai no ārpuses, netraucējot iedzīvotājus, bet viens no viņiem mūs pamanīja un ielūdza iekšā apskatīt satriecošos skatus uz pilsētu, kas paveras no abām mājas terasēm. Mūsu priekšā Benidormas panorāma ar labākajiem skatiem uz pilsētu un jūru. Izdevās uzcelt mājas šī kalna pakājē ar bezmalu baseiniem, kur baudīt gan skatu, gan saulrietu. Un paskaties, cik liels, skaists gabals ar simtgadīgiem olīvkokiem, tūjām, mākslīgo zālienu, kas visu vasaru paliek zaļš. Viss uzcelts tā, lai klients baudītu un dzīvotu mierīgi, bez rūpēm. Augstāk nekā jebkura ēka tur. Paskaties uz skatiem. Saule tūlīt norietēs tieši manī. Oho! Tad dzīvo cilvēki. Tā viņi dzīvo. Iznāk ārā un redz to visu. Neticami. Dienu un nakti. Fantastiski skati. Nereāli, godīgi. Ja domājies, tu vienkārši dzīvo saplī. Lietuvieši Spānijā uzcēluši tādas mājas. Grūti noticēt. Atkal gabals izvēlēts vietas dēļ. Vieta ir pirmajā vietā. Un vai pats gabals bija ļoti dārgs? Nācās ieguldīt, jā. Neviens nav lēts. Labāka vieta, dārgāk. Un pat cik pārdeva šo villu? Toreiz tā aizgāja par 1,5 miljoniem eiro. Šodien būtu pāri 2. Krietns ieguldījums. Jā. Fakti runā paši par sevi. Tas ir lielisks ieguldījums. Vienkārši karaliska dzīve. Vienā pusē visa pilsēta pie kājām, otrā kalns, kurā uzkāpa savu vārtiņu, pa kuriem mūs izvadīja saimnieks. Gadās pārsteigumi. Satikāmies un braucām skatīties pavisam citas villas, un vīrs, kas dzīvo vienā no tām, vienkārši mūs ielaida. Nāciet, kafiju vai tēju? Brīnišķīgi. Tas rāda, ka viņš ir apmierināts ar pirkumu. Dodamies pie citām villām. To ir tik daudz, ka nebūtu iespējams apstāties pie katras. Arī šī ir nopirkta. Šo nopirka britieķe. Un tu labi atceries. Atceros, jā. Projektu ir ļoti daudz. Šo māju nopirka spāņu. Visas skaistas un skati ir fantastiski. Viņi to redz, ir sajūsmā, vienmēr aicina mūs pusdienās. Viņš nopirka zemāk, bet skati ir tikpat skaisti. Un šeit notiek būvniecība. Šī ir pārdota. Pārdota šodien. Šī. Pircējs parakstīja līgumu šodien. Un šeit. Šī māja. Šī. Vienmēr meklēja ne tikai dizainu, komfortu, kvadrātus un labu plānojumu,
bet guļamistabas ar pašiem labākajiem skatiem. Mēs pagriežam māju un vēršam logus turp, kur ir visvairāk saules un labākie skati. Tās ir tās detaļas, ko stipri spiežam no arhitektiem, lai iznāktu labāk. Šeit būs 11 rindu mājas, 3 augšā un 8 lejā. Augšējām labāki skati, sava stāvvieta un savs gabals. Vienu nopirkusi lietuviešu ģimene. Pa labi, celsim arī savējo. Jā, saprotu. Pa kreisi un pa labi. Skaistā arhitektūrā, modernā, baltā. Cik ilgi tagad top tāda māja? Apmēram 12 mēneši, un tev ir māja ar nelielu jūras skatu. Galvenā ieeja būs šeit, un uzreiz pa labi virtuve ar salu. Guļamistaba, vannas istaba, noliktava un milzīga viesistaba savienota ar virtuvi. Vienmēr meklējam labāko variantu klienta ērtībām. Ja blakus ir māja, uz to pusi logus neliekam. Vēršam tos uz turieni, kur ir vairāk attālumu līdz citām ēkām un kur būs baseins, dārzs, palmas un terase, lai sēžot uz dīvāna, neskatītos uz kaimiņu. Šis klients izvēlējās dabīgo zāli. Tā. Atvedām to rullī, jau izaugušu. Nedēļas laikā tās augs. Bet kādam būs par to jārūpējas? Ir automātiskā laistīšana un nāk dārznieks. Gatavs 90%. Vēl mēnesis līdz galam. Ļoti plašs dārzs. Iekšā vēl strādā krāsotāji. Arī dārzs ir dāsns. Ar savu skatu uz jūru. Šīs mājas to nedaudz aizsedz, bet augšā guļamistabā neaizsedz nekas. Āra virtuve? Jā, āra virtuve. Būs mekāla grils, oglēm vai malkai un pergola, koka jumtiņš, kas dod nedaudz ēnas un mājīgu sajūtu. Šeit liksim durvis. Skaisti. Jā. Alumīnija. Ļoti mājīgi. Jā, grilēšanai. Šis dubultais augstums ir fantastisks. Jā. Ne katrai mājai tas ir. Atkarīgs no platības un cenas. Šeit ir skaisti, jo sēžot viesistabā ar tādu augstumu, telpa iedarbojas uz tevi. Jūties labāk. Noteikti tāda brīvība. Jā, brīvība. Tagad redzēsim māju, kurā jau dzīvo. Viņi to nopirka pirms 2 gadiem. 2 gados šīs mājas cena krietni augusi. 32 gados. Jā. Īpašnieks nolēma pārcelties uz citu pilsētu un pārdot šo māju. Daudz interesantu. Tiešām? Oho. Pārdošanā tā ir mazāk par mēnesi un šaubos, vai noturēsies vēl viena. Dievs, kāds milzīgs dārzs paveras ar ideāliem skatiem uz kalniem un jūru. Redzam kaimiņu gabalus. Mākslīgā zāle. Man personīgi patīk. Vienmēr izskatās vienāda. Arī šeit skaistas mājas, viena pēc otras. Milzīgas, labi plānotas, platas, plašas. Cik liela koplatība ir šāda izmēra mājai? Ar pagrabu tie 340 kvadrātmetri iekštelpu. Plus gabals. Viss šis un aiz mums, kas ir 800 kvadrātmetri.
Kā redzi, īpašnieks atveda tikai savas mēbeles, visu pārējo iekšā uzstādījām mēs. Kā vienmēr, pilnībā gatavu un augstākajā kvalitātē. Skapju fasādes, mēbeles, tehnika, viedās mājas sistēmas, kondicionieris, viss iekļauts. Šāda izmēra mājās pat pievienojam gāzes kamīnu. Ne siltumam. Izskatam. Viss izskata dēļ. Jā. Un viedā sistēma. Ko tā ietver? Kāda tehnoloģija, kādas funkcijas? Pilna vadība no telefona. Vai Spānijā, ārzemēs vai mājās. Var vadīt žalūzijas, apgaismojumu un klimatu un kameras. Tātad redzi visu, kas notiek tobrīd. Ir uguns un dūmu detektori. Tāpēc, ja kaut kas notiek, tie brīdina. Un ja kaut kur ir ūdens noplūde, arī tā tiek atklāta un nosūtīta uz telefonu, lai rīkotos. Viedās slēdzens, kas palīdz attālināt, atvērt vai aizvērt durvis un ielaist, piemēram, apkopējis. Ja ierodies pēc nedēļas un gribi tīru māju, bet negribi atstāt atslēgas, vienkārši nosūta saiti no telefona. Apkops firma atver ar šo saiti. Tā ir 2-3 stundas, un tad slēdzene aizverās pati. Mierīgi un droši. Īpašniekam nav katru reizi jāielaiž. Neviens neskrien ar atslēgām. Neviens nebrauc atvērt un atkal aizvērt. Viss ir automatizēts. Kas vēl uztur māju drošu un koptu, kad es 1000 kilometru prom? Vienīgais, kas jānokārto atsevišķi, ir līgums ar tiem, kas kopj baseinu. Un dārzniekiem, kas reizi mēnesī nāk apgriezt augus un nopļaut zāli. Lai atbraucot, viss būtu ideāli. Neko vairāk. Visa apkaime izskatās nevainojami. Kas to tā uztur? Ir apkaimes īpašnieku biedrība. Ielas pieder pašvaldībai, bet apkaimē ir visu villu biedrība, kas rūpējās par tīrību un drošību. Sargi patrulē kameras gar ielām. Tā ir viena no drošākajām apkaimēm. Un tas viss par 1,6 miljoniem eiro. 1,6, jā. Ievērojami ļoti laba cena. Un tas ar mēbelēm un aprīkojumu. Viss samontēts ar Blum furnitūru. Vācu ražojums. Viss ir kvalitatīvs. Leduskapi un pārējais ir iebūvēti un paslēpti. Kā man patīk. Kārtīgi. Mēs visu labi paslēpjam. Un tālāk, kas attiecas uz virtuvi lūdzu. Lielām mājām 2 leduskapji. Tā, Par maz mums ir 2. liela ģimene. Sāksim ar guļamistabu un vannas istabām. Kā redzi, nodota pilnībā gatava. Un tik plaša guļamistaba. 16 kvadrātmetri. Un logi to visu atver. Milzīgi logi, ļoti augsta kvalitāte. Tie ir smagi, bet skaties, cik gludi tie kustās. Jā. Kvalitāte ir augsta un visas mūsu mājas nododam ar A klasi. Stiklos pat ir īpaša gāze, kas aiztur saules starus, ultravioleto un tā tālāk. Un slāpē troksni. Vienu lietu palaidām garām – durvis. Cik augstas? Ļoti. Līdz griestiem. Citi uz tā taupa. Būvnieki par to prasa vairāk. Bet mūsu mājas, mūsu villas izceļas ar tādām durvīm. Tālāk vannas istaba. Hansgrohe, Villeroy Boch, tikai augstākās klases zīmola. Šeit noliktava un atsevišķa veļas telpa. Plaukti, ko piepildīt. Viss paslēpts, lai netraucētu guļamistabai.
pēc tevis. Lūk. Oho! Panorāma vienkārši paverās. Patiešām fantastisks skats. Labākais, ka priekšā nekā nav. Nekas neaizsedz. Niekas. Jā, tas ir fantastiski. Tagad paskaties uz šo. Ja dzīvo šeit un mēģini ieskatīties tajā mājā, nevari. Arī guļamistabā ne. Viss veidots privātumam. Apzināti šeit neliku logus. Tie visi ir priekšpusē. Tā blakus māja nevar ieskatīties. Viņš uztaisīs sev kinozāli. Un, protams, milzīgu garāžu. Ne tikai vienai mašīnai. Nē, ietilpst 3 mašīnas. Un paskaties šeit. Izdarījām mazu triku. Ir guļamistaba ar logu. Klients palūdz. Manā projektā tā nebija. Tā. Bet viņš redzēja vietu un teica, uztaisi man viesu istabu. Uztaisījām un iznāca ar dabisko gaismu. Pat garāžā. Jā, pat tā. Pēc pasūtījuma. Izvēlējās un dabūja. Sagaidot tādu saulrietu, jutāmies vienkārši cik pasaulīgi. Absolūta idille, ko radīs Lietuvietis. Paliksim vēl brīdi un izbaudīsim mirkli. Nākamreiz apmeklēsim daudz dzīvokļu mājas, ļoti dažādiem budžetiem un vajadzībām, ko S-pauzes pārdot tālāk. Uz tikšanos zem Spānijas saules. Adios!